varbūt tu esi saskāries ar tādu lietu, ka, lai cik tu necenstos, nauda vienkārši izslīd caur pirkstiem. It kā viss iet labi, un tad pēkšņi negaidītas situācijas izjauc visus tavus plānus. Un te var būt tāda lieta, ka iemesls slēpjas dzimtas programmās. Jūsu dzimtā var būt kaut kādas ļoti dziļas programmas, kaut kādi karmiskie parādi, kaut kādas neatrisinātas traumas vai kaut kāda ģimenes scenārija, kas pat tiešo ietekmē panākumus, naudu un realizāciju. Piemēram, iespējams, kāds jūsu dzimtā kļuva bagāts. Viņu apzaga vai represēja vai nogalināja. Scenāriji var būt ļoti dažādi, un tas radīja enerģētiskās bailes no naudas, kas tika nodots no paaudzes uz paudzi. Nauda tas ir bīstami, labāk būt nabagam, bet dzīvam, un rodas šīs neapzinātās bailes no lielas naudas. Vai arī cits scenārijs. Tavi senči dzīvoja nabadzībā, un viņi uzskatīja, ka tā ir viņa dzīves norma, ka liela nauda nav priekš viņiem, ka vienkārši mūsu dzimta ir neveiksminieki. Un šie visi dzimtas uzskati, šīs visas dzimtas programmas strādā ļoti dziļā līmenī. Šie stāsti nekur bez pēdām nepazūd. Tas tiek nodot dzimtā tālāk, caur uzskatiem, bailēm un enerģiju. Šīs programmas pastāv, un jūs pat nezināt, ka tās ietekmē jūsu dzīvi. Kā tas izpaužas? Nauda atnāk un tikpat ātri pazūd. Jūs baidaties prasīt pienācīgu atalgojumu par savu darbu, tiklīdz jūsu ienākumu palielinās, tā uzreiz rodās kaut kādi neparedzēti izdevumi, un ko tad ar to visu darīt? Tas arī ir pareizais jautājums. Šīs programmas var izmainīt. Tāpēc, ja kaut kas no šī iepriekš teiktā tevī norezonēja, un ja tu gribi izmainīt savu finansiālo scenāriju, tu vari pieteikties konsultācijai, spiežot uz linku augšā manā profilā. Mēs kopā atradīsim šis ir tavas dzimtas traucējošās programmas, šos dziļos blokus, un es tev pastāstīšu, kā tu no tiem vari atbrīvoties.